Kāpēc gaidīt? Šis jautājums noteikti jau daudziem saistās ar savas otrās pusītes atrašanu. Par to arī es šajā liecībā gribu liecināt. Tikai ne par to, ka mums ir jāatrod, bet par to, ka Dievs pieved savā laikā un vietā īsto cilvēku. Paldies Dievam, ka Viņš man ir sargājis no nepareizām attiecībām, kurās iepriekš es pati gribēju būt. Tagad, atskatoties atpakaļ, es to varu saskatīt, ka tad gribēju skriet Dievam pa priekšu, ka es zināju labāk, kas man ir piemērotākais, bet slava Dievam, ka neaizgāju pa tālu Viņa žēlstības dēļ. Un tad nāca Dieva laiks un vieta. Nedomāju tad par attiecībām, bet cik interesanti, ka tieši tad Dievs deva vīrieti, ar kuru būt attiecībās. Pirms tam gan Dievs bija darījis savu darbu pie manis, man parādot, ka mīlestība vispirms ir man starp Dievu, ka Dievam manā dzīvē jābūt svarīgākajai personai. Dievs mani tīrīja, Dievs mani audzināja, lai tad, kad es eju attiecībās, es tām būtu tik gatava, cik nepieciešams ir Dieva prātu. Jo Dievs taču neievestu laulībā nevienu, ja Viņa prāt mēs tad nebūtu vēl gatavi. Tas bija kristīgas nometnes laikā, kad mācītājs pienāca pie manis un izteica domu, kas viņu nepameta jau kādu laiku, proti, ka viņam prātā ir vīrietis, ar kuru iespējams Dievs grib, lai es eju laulībā. Šis vīrietis arī bija šajā nometnē, un ar vārdu iespējams mācītājs deva man norādi, ka man pašai jānāk lūkšanā pie Dieva, lai es pati saprastu, ka tik tiešām šis ir vīrs man no Dieva dots, lai man pašai ir šī pārliecība. Kādas dienas lūdzot, saprotu, ka apstiprinājumi nāca vairāki. Tiešām šis vīrietis, ar kuru man iet laulībā, ir no Dieva dots. Es no Dieva tos atvēru, bet tad man radās jautājums, vai šis vīrietis ir to pašu satvērs no Dieva par mani? Izrādās, ka tad, kad mācītājs man izteica savu domu par šo vīrieti, viņu man arī darot zināmu, mācītājs bija iesācis sarunu arī par mani šim vīrietim. Tikai manu identitāti gan šis mācītājs neatklāja viņam. Tikai norādīja, ka ir kāda sieviete, ar kuru iespējams Dievs grib, lai viņš veidot laulības dzīvi. Arī šis vīrietis tad sāka lūgt. Un tad sākās skaistākā daļa pēc vairākām lūkšanās pavadītām dienām. Brīdī, kad mācītājs gribēja atklāt manu identitāti šim vīrietim, šis vīrietis mācītāju pārtraucis un prasījis, vai tā ir tā un tā sieviete, nosaucot manu vārdu. Dievs šim vīrietim bija pats atklājies. Viņš atklāja manu identitāti šim vīrietim. Un šis bija pēdējais vajadzīgais apstiprinājums no Dieva, lai mēs abas puses gūtu pārliecību par Dieva prātu mūsu attiecībām. Tā nu mēs sākām draudzēties, tad mēs apprecējāmies un nu jau kopā audzinām mūsu bērnus. Un es saprotu vēl ko. Katrā laulībā būs pārbaudījumi, bet tos pārvarēt un ļaut Dieva svētībai izlieties visas laulības dzīves laikā varēs tikai ar laulāto draugu, kas ir no Dieva dots. Ja es būtu iegājis laulībā pēc sava miesas prāta toreiz, kad gribēju pati ar sevis izraudzīto vīrieti, Diez vai mēs spētu ar tādu Dieva svētību visam tam iziet cauri, kam mēs gājām. Diez vai mēs spētu izturēt šos pārbaudījumus un ļoti ticams tas būtu novedis pie laulības šķiršanas vai nepanesami smagas laulības dzīves. Protams, Dievs arī tad var vērst visu par labu, jo Dievam viss jau ir iespējams. Bet, kad esi laulības derībā, kas ir slēgta pēc Dieva prāta, tad katra nākamā laulības dzīves diena ir skaistāka, svētīgāka, mīlestības un žēlstības pilnāka, ar laulības saitēm, kas ir stiprākas, un lai arī kādi pārbaudījumi nāktu, tad viss ir panesams un laulība tiek skaidri saskatīta kā kalpošana un arī aicinājums. Tad beigās, kas no šī visa izriet? Labāk, protams, ir Dievam paklausīt un uz viņu gaidīt, nekā sagādāt savu potenciāli ļoti iespējamu mokošu ikdienu, kad sakots ir savam miesas prātam. Lai Dievs ikvienas svētī un ir žēlīgs, gan tos, kas jau ir laulībā, gan īpaši tos, kas vēl gaida savu laulāto draugu no Dieva dotu. Lūdzu šajā dienā, Kungs, svētī mūsu vīrus un mūsu sievas, mūsu līgavaņus un līgavas, mūsu draugus un draudzenes, un tos visus, kurus vēl gaidām. Tiešām sagatavo šos cilvēkus, kā tu pēc tava labā prāta esi nolēmis,
kopdzīvē vai dzīvē atšķirtībā. Svētī, kungs, laulātos pārus, kungs, kas tagad klausās, tiešām izlai saticību un vienotību, kungs, viņu ģimenēs. Un pāri tam visam, kungs, lai mīlestību, kas apklāj grēkus, kas vieno, kas ļauj sajust gabaliņu no debesīm mūsu attiecībās. Paldies Tev, kungs, ka Tu mūs esi pirmais mīlējis un ka Tavā spēkā, Tavā mīlestībā, ko esam saņēmuši, mēs spējam mīlēt savu otro, savu tuvāko. Nāc, kungs, dod spēku, dod vēlmi, gribu, kungs, Tev tuvoties, meklēt Tevi, tuvoties Tavam vaigam. Un to es apsolījis, ka tuvosies mums, jo mēs tuvosimies Tev. Kungs, es meklēju Tevi, esi atrodams, mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi. Tas, kungs, lai mūs svētī un pasargā Dieva Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Āmen. Aicinu piedalīties audio liecību projektā Mīlestības ceļš liecībās arī tevi. Ieraksti balss ziņā savu stāstu, kā Dievs sevi ir tev atklājis, ko Viņš ir darījis un kā Jēzus ir tev palīdzējis, uzmundrinot, samīļojot, dziedinot, stiprinot. Esi daļa no dzīvā evaņģēlija pasaulē un ieraksti savu audio liecību telefonā, izmantojot balss ieraksta aplikāciju un nosūti to uz e-pastu liecības@gertrude.lv